atpakaļ sūcošā enerģija ir nāves enerģija. Un vai tu zini vienīgo veidu uz pasaules, kā nāvi var uzveikt? Vienīgais veids, kā nāvi var uzveikt, ir nāvi izsmiet. Un vienīgais palīgs mums cīņā ar atpakaļ sūcošo enerģiju ir humors. Nu, iedomājieties, māmiņa jums stāsta par to, kā tētiņš dara viņai pāri, māmiņa sūdzās par sāpošajām locītavām, un jūs māmiņai sakat, ej, nu ej, māmiņa, ej, nu ej, vai tiešām man tas ir jāzina? Māte apvainosies, un jūs viņai sakat, ej, nu ej, māmiņa, vai tad vecāki apvainojās uz saviem bērniem? Ej, māmiņa, sūdzies debesīm! Māmiņa var nomirt, tētiņš var nomirt, un labāk jums var nepalikt. Māmiņa turpinās sūkt tavu enerģiju no kapa, ja tu turpināsi just vainu. Tu nedrīksti just vainu, tu nedrīksti būt vainīgs. Un cīņā ar atpakaļ sūcošo enerģiju tev nepalīdzēs gribas spēks. Nepalīdzēs tas, ka tu teiksi māmiņai, nē, nezvani man, nekontaktējies ar mani. Ja māmiņa būs mirusi un tu neies uz kapa svētkiem, tu turpināsi just vainu. Un ja tu turpināsi just vainu, tu turpināsi dzīvot atpakaļ sūcošajā enerģijā. Un tev nepalīdzēs ne gribaspēks, ne nopietni psihoterapeiti. Tev var palīdzēt tikai humors. Un frāze, ej, nu, ej. Gan vīrieši, gan sievietes jautā, kā zaudēt lieko svaru. Ir dažādas drakoniskas metodes. Ir mokošas diētas, smagi sporta vingrinājumi un negaršīgas tabletes. Bet ķīniešu daudz skolotāji atgādina patīkamāko veidu, kā var zaudēt kalorijas. Tās ir mīlas rotaļas. Teorija ir teorija, bet tagad fakti. Kaislīgs skūpsts 5 kilokalorijas sadedzina. Priekšspēle ar nelielu tahikardiju 50 kilokalorijas. Kaislīgas mīlas rotaļas, tā kā grīda drēb, ausīs zvana un acīs dzirkstelis šķīst 300 kilokalorijas. Strauji dubultais apgrieziens ap kopīgo asi 180 kilokalorijas. Lēciens no skapja gultā 40 kilokalorijas. Un apmierināts ņurdienas paldies vietā 1 kilokalorija. Un nesaki, ka tev tas nedara, jo tev nav partnera. Iedomājies, ja tu 8 reizes noliksi no skapja vai 300 reizes noņurdēsies, sadedzinātas kalorijas ir sadedzinātas kalorijas. Būsim skaisti un veseli. Ļoti labas ziņas ir atnākušas no Butānas pilsētas Timpū. Lieta tāda, ka vietējie butāņu dārzeņi ir sākuši izkonkurēt importa dārzeņus. Nu, izņēmums gan vēl ir tomāti un sīpoli. Butānā uzlabojās transporta sistēma. Ja iepriekš no Puenta Lingas vestie dārzeņi ātri bojājās, tad tagad tie svaigi saglabājās daudz ilgāk un Butānas ekonomika plaukst. Priecāsimies kopā ar butāņiem! Daudzus nodarbina jautājums, kā pareizi dzīvot. Tomēr būtu uzdodams arī jautājums, kur dzīvot? Vai tava dzīvojamā telpa vai tava māja atbilst komforta līmenim? Piecelies no datora, apsteigā telpas un novērtē, vai tas, ko tu redzi, ir tev vajadzīgs.
Vai tas, ko tu redzi, būs izmantojams? Izmet nevajadzīgus suvenīrus, izmet vecos slēpju pārus un citas nevajadzīgas grabažas. Atdod trūkumcietējiem, atdod tiem, kuriem to visu vajag daudz vairāk. Bet ja tevi vairāk interesē, kas ir feng shui, ieraksti Googlē feng shui. Lai tev veicas! Rūnas šonedēļ jums sniedz jauku padomu. Aizejiet uz kapiem. Pirmkārt tāpēc, ka kapos ir nulles enerģija, un tā ir lieliska vieta, kur atjaunoties, kur restartēties. Un pie viena sakārtosiet, sakopsiet savu aizgājēju kapkopiņas, un nebūs kauns no blakus kopiņu kopējiem. Kāpēc restartēties? Tāpēc, ka ir savākts pārāk daudz iespaidu, svešu emociju, ir satikti daudz cilvēki, no kuriem nevar saprast, ir viņi jums vajadzīgi vai nav. Ja galīgi nesanāk aiziet uz kapiem, varat iestādīt kādu kociņu vai krūmiņu. Arī tas lieliski palīdz sazināties ar personīgajām vērtībām. Viss, ko šonedēļ stādīsiet vai sēsiet, augs griezdamies. To mēs jums apsolam. Būs tā.